Nu ko, skaļi aplausi, uzmundrinājumi, tie būs nepieciešami, jo šīs jau ir garāks distances un varbūt 12,3 km ātrākie šeit diezgan salīdzinoši drīz atkal būs Rojas stadionā, tad tomēr pusmaratons ir garāka distance, skatoties no jebkurām pozīcijām. Vismaz stundu nedaudz vairāk distancē pavadīs ātrākie šīs dienas dalībnieki. Kur tie būs, to mēs nezinām, cīņa par uzvaru absolūtajā vērtējumā, cīņa par goda piedestālu savā vecuma kategorijā, cīņa paši par sevi, cīņa ar saviem komandas biedriem, draugiem, ģimenes lokā, varbūt arī noteikti kaut kādas derības. Kurš tad šogad būs ātrākais? Nu tātad goda aplī šobrīd ir visi, un mēs redzam, ka arī sacensību galvenais organizators Arts Zariņš ir ekipējies kārtīgi, arī trenējies droši vien, lai varētu pietiekami normāli mīties stabilā tempā. Šobrīd redzam, ka skrējiena vadībā ir 12,3 km, viens no favorītiem, divkārtējais Rojas pusmaratona uzvarētājs Gaidīs no Kuldīgas, no SK Patrija komandas. Dmitrijs Serjogins tātad arī skrien šo 12,3 km distanci. Viņš tātad to apvienoja ar 3 km distanci, kurā bija pārliecinoši labākais šodien dienas pirmajā startā. Aiziet, nu redzam, cik labi izskatās tāda liela ļaužu grupa, un redzam, ka ļoti daudziem ir šie gaiši zilie Rojas pusmaratona festivāla krekliņi. Izskatās, ka jūs esat visi no vienas komandas, un savā ziņā, kā jau arī ir, jūs esat šī festivāla komanda, šī festivāla patrioti. Pēc skaidrs, ka zem šiem krekliņiem slēpjās apņēmība, cīņas svars, slēpjās savs patriotisms, ģimene, klubs un tā tālāk. Un novēlu, lai visiem izdodas iestrātais. Ceru, ka esat saplānojuši stratēģiju, lai neizšautu pūleri kaut kur jau pirmajos kilometros, pirmajās distances daļās un tīpaši jau, tas attiec uz pusmaratonu. Arī nojotāji ir šeit un vīru konkurencē jau izcēla faktu, ka šodien starp dalībniekiem ir beidzot visi kopā, visi 3 iepriekšējo gadu uzvarētājs vīriešu sacensībās, visi 3 startē vienlaikus arī šajā nojošanas distancē, un tas nozīmē, ka varētu būt ļoti intriģējoša cīņa. Tad beidzot noskaidros vīri, kurš tad patiešām ir šobrīd labākais nojotājs Rojas pusmaratona festivālā. Redzam, ka dāmas enerģiski arī šeit iet uz priekšu, laba tehnika, kas jau ir atstrādāta profesionāli treneru vadībā, un ja kādreiz kāds nojošana vairāk tā kā mīlē pasmējās, bet mēs zinām, ka mūsu palīdz tātad ne tikai slēpotājiem, bet šobrīd jau ilgāk laiku arī tiem, kas nevēlas skriet, kad vēlas iet ātrāk profesionālā solī, tad pareizi nojošanas tehnika ir jāapgūst, pēc tās nekādu ātrumu distancē arī iegūt nevar un noturēt tempu praktiski nav iespējams. Mums arī tāda dabas baudītāju grupa, kā pēdējā. Es ceru, ka esat apmierināti ar laika apstākļiem, ar smaidu sejā. Mierinies, apēsiet apkārt projām, tad jau nedaudz vēlāk zvejnieku svētkos. Es domāju, ka jau, ka jūs kāds pacienās arī kaut kur ar zilviņu zupu, lai izdos šeit dāmām, kas ir pagaidām pašas pēdējās novēlu, kā turēt līdz galam. Jā, un beigās varbūt jūs būsiet pirmās arī no otras tās pareizās puses, lai arī izdodas.